skatāties, kur viņš ir pieslēgts. Uzreiz varam iet iekšā pastīties, hop, viņš atrada mašīnu, kāds modelis, viss tāda garā. Un uztaisīsim, piemēram, skanēšanas sistēmai. Tagad viņš izies cauri visiem blokiem un pateiks viņu, cik viņam kļūdas, cik nav kļūdas un tādā garā. Kā viņš iet cauri visiem blokiem, viņš pilnībā izskanēs visu. Un jums augšā, pieņemsim, pat rādās laiks, cik ilgi viņš iet cauri visam. Jo jums jaunākā mašīna svaigākā un ātrākas smadzenes, jo viņš ātrāk skanē. Ja, pieņemsim, būs kaut kāda veca mašīna, tur Audi, 2000. gada, jā, viņam vajadzēs tur pāris minūtes, dēļ tā, ka mašīna lēna smadzenes. Ja pieņemsim kaut kādu 2008. gada mašīnu, tad pieņemsim, reku redzam. Viņš iziet 30 sekundēs cauri. Un lūk, visas kļūdas, kas var redzēt, varat visas attaisīt vaļā. Viņš rāda, pieņemsim, ka tev durvju blokā kaut kāda problēma. Varam pastīties, kas tieši, kur varat visu iegooglēt, tā kā, lai pastīties, sapratat, te ir, kur izvērsties. Jo tas sākotnējais veidojums kopā ar Lauču kompāniju, tāpēc, ja redzat, viņš tā Volvo, pieņemsim, labi lasat, Volkswagen viņš vispār lasa tur kosmosā. Jūs varat pat zināt, cik jums dzīves sprauslas ir mašīnai, cik jums sajūga DSG kārbai atlikums. Tā kā tas ir diezgan nikns aparāts, ir. Iekonomēsim uz diagnostikas. Un galvenais, tas strādā ar ābolu. Pieejams vienkārši veikals.lv.